šeit. Jā. Un šeit, būdams, gan ir tik daudz, gan, kas jau brauc tagad prom no Latvijas, bet jūs atbraucat šeit, un viņi jau brauc prom, jo te ir krīze Latvijā. Un kā jūs raksturot to politisko situāciju, kas te pat labāk ir Latvijā? Latvijā politiskā situācija ir tā, ka pirmkārt ir grūti pēc tradicionāliem iedzieniem labējās partijas un kreisās partijas ir ļoti grūti raksturot Latvijas politiku. Īstenībā Latvija ir ļoti īpaša situācija. Un kāpēc? Tāpēc, ka sanāca tā, ka tas, kas ir kreisi, ir par Krieviju un par komunismu un pret Latvijas neatkarību un tā tālāk. Un tas, kas ir labējs, automātiski, tas nozīmē, ka tas ir par Latviju, par Latvijas valodu, par Latviju neatkarību un tā tālāk. Problēma ir tā, ka mēs nevaram atdalīt tas, kas notiek politiskā vide, no tas, kas notiek ekonomiskā vide. Un līdz ar to tā makroekonomiskā politika un tā Latvijas attīstība politika kļuva ķilnieci no šīs saprašanas par to, ka kreisi ir šādi un labēji ir latvieši. Tad, kas notiek, problēma ir tā, ka politiķi nespēj vienkārši aiziet no šīs paradigmas vai no šīm dogmām un domāt kādu progresīvu politiku Latvijā, jo tā kā būt latvieši nozīmē automātiski būt labēji, jebkura centriskā politika, kas būtu pilnīgi normāla, teiksim, Vācijā vai Zviedrijā vai ASV, ir uzskatīta par Latvijas ienaidnieci. Un līdz ar to tas diemžēl taisa rezultē diezgan liela ažiotāža politiskā vide, kur politiķi nespēj risināt problēmas, jo šī ideoloģija ļoti daudz ietekmē politisku procesu.